Tad mums šovakar ir nodarbība par sevis mīlestību, par to, ko nozīmē sevis mīlestība. Un te ir tas, tāpat kā miers, sevis mīlestība nav kaut kas, ko tu vari izdarīt. Neskatoties uz to, ka mums tā liekas, tas nav kaut kas, ko tu vari izdarīt. Tas vienmēr ir stāvoklis, kurā tu vari atrasties. Tā ir lielākā kļūda, ko mēs varam pieņemt, droši vien domāt, ka sevis mīlestība nozīmē, ka es vienmēr jūtos labi. Ja? Bet patiesībā tas nozīmē to, ka tu atļauj sev just visu. Un tad, kad tu dod sev atļauju, neskrienot prom no tām neērtajām emocijām vai nemēģinot ar kaut kādām raksēm uzreiz tās neērtās emocijas izlabot, tas ir tas brīdis, kad tu sāc veidot patiesu saikni ar sevi. Tāda somatikas pamati, somatika 101 ir par to, ka mūsu ķermenis glabā spriedzi no tām emocijām, to saspringumu, ko mēs neizjūtam, ko mēs neizdzīvojam, viņš to saspringumu glabā. Un tad, kad mēs ilgstoši ignorējam ķermenī, viņš sāk kliegt. Muguras sāpes, saspringuma nogurums, galvas sāpes, spranda, it kā bez iemesla. Caur yin-jogu un caur somatiskajām praksēm, ko mēs darām, mēs pārmācām, pārizglītojam savu nervu sistēmu. Mēs dodam savai nervu sistēmai signālu, ka mēs esam drošībā. Un tikai tad, kad mēs esam drošībā, mēs varam sākt atlaist spriedzi. Un kas man liekas interesanti, ir, ka brīdī, kad mēs pamanam un pieņemam, divi atsevišķi vārdi, pamanam un pieņemam savas emocijas, mūsu smadzenes reaģē tāpat, it kā mēs saņemtu atbalstu no kāda savu ļoti, ļoti tuva un mīļa cilvēka. Tas ir tas, kas iedarbina, tās sevis mīlestību un uzmanību sev, ka bioloģiski iedarbina mūsu drošības mehānismu. To sajūtu, ka, vat re, kur es esmu, mani tur, es esmu drošībā.